tevi, lai tiktu atrasts es tevi. Liedzēt tavas požumā, nekur tālāk vairs neiet, bet palikt tepat. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazudu bez tevis. Es pie tani tuvu klāt, ar rokli degošu šķīsti, upes manījās mūs. Piedaru es tev, dzīvoju es tev, dziedu dziesmu šo tev. Gatavs pazaudēt sevi, lai tiktu atrasts es tevi. Liedzēt tavas požumā, nekur tālāk vairs neiet, bet palikt tepat. Rādi ceļu pie sevis, lai nepazudu bez tevis. Es pie tani tuvu klāt, ar rokli degošu šķīsti, upes manījās mūs. Piedaru es tev, dzīvoju es tev, dziedu dziesmu šo tev. Piedaru es tev, dzīvoju es tev, dziedu dziesmu šo tev. Paldies! Paldies, Lies, arī tāpēc, ka viņi gatavojas, ilgi gatavojām to dziesmu, jūs gatavojat tos dziesmu, jā? Cik ilgi? 1 minūte, jā, bet, jā, kvalitatīvā minūte. Un, jā, kāpēc viņam jautāju? Tāpēc, ka šodien es gribēju sākt tikšanās ar citu dziesmu, ar itāļu dziesmu, bet tāpēc, ka tur ir ļoti interesanti, ka ievāc, tāpēc, ka tur ir rakstīti, tāpēc, ka šodien mēs runāsim par piederību, ja? Un ir ļoti interesanti, tāpēc, ka ir, tā kā tev provocē, tev teica, kas nav piederība, ja? Bet, labi, es domāju, tas būs itāliski, būs ļoti garlaicīgi, tā kā, ok, un tāda, jā, tas bija perfekts sākumā. Tas bija, jau tā kā spoiler, jā, tā bija perfekta, lai pabeigtu, tad mūsu tikšanas piebeigts. Nē, nav beidzas, jā, bet sāka, bet, jā, tā ir jau atbilde, jā, par ko mēs runāsim, bet interesanti būs, ka uz turieni mēs iesim, jā. Un tāda, runājot par to dziesmu, ka ir no Džordža Gābera, jūs nekad esat dzirdējuši, vienalga, bet jā, viņš rakstīja savā dziesmā, viņš daudz sociālās dziesmas rakstīja, tur bija
60. Tad, jā, tur bija visu par sociālumu, par utopiskas sabiedrībām un tā. Un ko viņš raksta? Tāpēc, ka viņš nebija tās, kristietis, kristietis, jā. Bet viņš, kaut ko saprata, ka viņš bija tuvu, jā. Viņš paskatītos uz realitāti, viņš saprata daudz, kā cilvēks ir rādīts, jā. Un savā dziesmā, jā, piederības dziesmā, tā nosauc, Canzone dell'appartenenza, viņš raksta, kas ir piederība? Piederība nav nejauša personu kopība. Tā nav tikai laba sajūta par būšanu grupa. Protams, viņš to raksta itāliski, ja? Bet, jā, paldies, Eva, mēs to tulkojam. Un tas nav pūles, kuras tiek pieliktas tikai tāpēc, ka mums ir jādzīvo kopā. Bet viņš teica, e portare gli altri dentro di sé, ir uzņemt citus sevī. Un viņš galā teica, es noteikti izmainītu savu dzīvi, ja varētu sākt teikt mēs. Tā kā būtu ļoti interesants ievats, kad jūs visi runāsiet itāliski vai vienkārši sapratīsiet, tā kā es jums nosūtīšu linku. Un tāda. Šodienas tikšanās tituls ir komunija. Uzbūvēt katedrāli. Es tev teicu, mēs šodien runāsim par būvēšanu. Es varu arī piebilst vēl nelielu lietu, tad tā kā mēs lietojam vārdu komunija, nevis kopiena, bet komunija, jo komunija tas ir ne tikai iet pie komunijas baznīcā, bet tas ir daudz plašāks jēdziens, kas ietver kopienu, kopību un visu. Un tāda uzbūvēt katedrāli. Bet, tagad mēs nesapratam, ko tas nozīmē, par ko mēs runājam, bet sapratīsim, ja? Bet ko mēs vēlamies uzbūvēt, ja? Un pavest Francisk, tad, kad mēs ar Evu bijām audience pie pāvesta, ja? Tur bija jūnija, ja? Un viņš runāja par piederību, ja? Un viņš teica, nevar ticēt vieni, tas neeksistē, ticēt vieni, ja? Dari pats kristīga ticība. Tikai do it yourself. Jā. Bet tāpēc, ka, ja kristietis, ja, ir vārds, ja, ir tavs vārds, piederu baznīcai ir tavs uzvārds, ja. Jūs zināt, pavests Francisku ir, var ļoti vienkārši saprast, ko viņš teica, ja. Arī ir ļoti dzīvs, ja. Kristietis ir vārds, piederu baznīca ir uzvārds. Un liela atšķirība ir tā, ka mēs neticam uz teorētisko dievu, ja? Jūs atceraties tā kā pirms 2 nedēļām, mums, varbūt vairāk jau, bet mums bija tikšanās, ja? Varbūt ne visi bija, ja? Bet liela atšķirība ir, ka mēs neuzticam uz teorētisko dievu, ja? Bet uz dievu, kas ir kļuvis miesa. Viņš ir nācis un dzīvojas starp mums. Un ir sakārtojis lietas tādā veidā, lai mēs varētu turpināt veidot vēsturi kopā ar viņu. Un ziniet, kā to pieredze sauc par? Nevamas. Sauc par? Mēs turpinam stāstu, ka viņš ir iesācis. Tu jau zini, tu jau lasīji. Lai viņam būtu viegli? Nē. Labi. Kas ar to? Banāts? Nē, bet tu. Tā šo pieredzi sauc par baznīcu, ja? To vēsturi kopā. Un baznīca, tāpēc, ka tas nav kaut kas plašs un vispārīgs.
Bet, lai tas būtu, mana baznīca, jā, nav tā kā, baznīca, jā, tad, kad mēs dažreiz runājam, jā, par to, bet mana baznīca bieži tā ir identificēta, tiek identificēta, jā, un kādā veidā, vienkārši ģeogrāfiski, mēs dažreiz dzirdam, jā, Latvijas baznīca, jā, vai varbūt Rīgas baznīca, un tur ir sava baznīca, ir savu bīskapu, kurš ir Jēzus pārstāvīs, un ar savam kultām vietām, ja? Un ar savu kopienu. Ja? Un, Latvijas baznīca, bet vēl ir plāši, bet dažreiz mēs vienkārši teicam, kaut kas precīzāk. Ja? Mana baznīca parasti ir tā kā, piemēram, man ir Marija Magdalēna, kaut kāda citam ir savā, es nezinu, Alberta draudze un tā tālāk, ja? Es negribu pateikt visu, man neinteresē sarakst, bet jūs sapratat, ja? Nē, tāpēc, ka politika korekti, tu runā tikai par Magdalēnu, tā kā mana draudze un tā. Un man ir svarīga, ar mana baznīca, ja? Un tā vieta ar tā kopina, ja? Ar to kopinu, ja? Un, jā, parasti ir tā, bet, lai pieredze varētu būt vēl personiskāka, baznīca atpazīst arī kādas citas pieredzes, un, kā nosauc, par garīgas tēvzemes, ja? Kas tas ir? Ir tēvzemes, kas ir dibinātās uz dažu svēto mācībām, kas ietver īpašas dāvanas, kā mēs nosaucam par harizmam, ja? Piemēram, ko darīja franciskāņi un es nezinu, jezuīti, dominikāni vēlreiz neinteresē par sarakstu, ja? Ir tikai piemēri, ja? Bet ko viņi darīja? Viņi veidoja garīgo tevzemi, ja? Franciskānu garīgums ir garīga tevzeme. Jezuītu garīgums ir garīgu tevzemi. Tur dominikānu, salesiānu un tā tālāk, ja? Un ir arī karmelītu garīgums, un tur ir karmelītu tevzemi, ja? Un mūsu vēsturē ir jau cik gadi, kas to zina? Neviens. Vari lasīt, ja? Teic, kā ir? Mūsu vēsturē ir 800 gadi. 800 gadi, jā, nav, paldies, ja? Ir karmelītu garīga tēvzeme. Un tā ir ideja, ja? To, ko mēs gribam uzbūvēt, to mēs gribam uzbūvēt, ja? Mēs gribam uzbūvēt savu tēvzemi. Tāda, ko mēs vēlam, Bet kas ir, tāpēc kā mēs teicam, mēs runājam par to karmelītu tēvzemi un, jā, par to ekleziālu karmelā kustību, jā, ka ir, iespēja, ar kuru mēs satikamies, jā. Bet kas ir kustība? Kustība vienkārši ir viena baznīcas pieredze, jā, kā mēs to teicam, jā, kurā visas dāvanas, visas skaistas lietas, visa patiesība, visas personas, visas draudzības, ja? Visa realitāte tiek liktas darbībā. Viss salikt to kopā, lai liktos darbību, ja? Kustība, darbība. Ja. Bet konkrēti, ko tas nozīmē? Tāpēc nozīmē dzīvot savu kristību ticību cilvēku draudzībā. Un mēs par to draudzību mēs saucam par ģimene, ja? Ir ļoti, ļoti pārāsts nosaukums, ja? Ģimene, ja? Bet nozīmē to kustība, to nozīmē darīt ar specifisku jutīgumu. Kā Jānis Pāvels II sauca par garīgo radniecību. Un tāda ar īpašu jutīgumu, ko apzīmē kā, es jau teicu, garīgo radniecību.
Okay? Nu tad, ko mēs teicam? Dzīvot savu ticību ģimene ar garīgo radniecību. Dzīvot savu ticību nozīmē, ka būs formācija, bet tās nenozīmē, ka būs tikai semināri, ja? Tas ir, var spēlēt, man patīk spēlēt ar vārdiem, ja? Tā kā ir ceļš dzīvē, bet arī dzīves ceļš, bet tā arī dzīve ceļā, ja? Domājiet, kā jūs gribat par to pieredzi, ja? Bet tas ir ceļš, ja? Kas ir svarīgs, ja? Pa kuru mēs ejam kopā. Katram sava veida, katra sava vieta, ja? Tāda. Ģimene. Tāpēc, ka mēs ejam kopā, ja? Mēs jau teicam, mēs ejam kopā, bet nav tā kā es paskatīšos tikai uz turini un es nezināšu, kas man blakus. Man blakus ir Kristaps, man blakus ir Eva, ja? Un tāda. Domājiet par to. Mēs ejam kopā, bet ar tiem cilvēkiem, kuri tagad mēs esam kopā, ja? Mēs esam kopā nav nejauši. Mēs ar to bija jau domāts par tevi, ja? Mēs esam te kopā. Nav nejauši, ja? Un tāda. Bet domājiet, bieži par to, man bija labs pārsteigums, tad kad pirmo reizi, man teica, domā par cilvēkiem, ar kuriem tu esi kopā ne tikai kustībā, ja, bet savā darbā, savā skolā, savā klasē, savā autobusā, ok? Ja? Nav nejauši. Vai ir, vai nav. Ok, tād mēs teicām. Dzīvot savu ticību, ģimenē, ar to īpašu specifisko jūtīgumu, ka nosauc par garīgo radniecību. Ko tas nozīmē garīgo radniecību? Kaut kādā veidā mēs no jauna satikamies ar to vēsturi. Ja? Varbūt arī tikai tagad iepazīstam ar to harizmu. Ja? Tā kā mēs teicam, jā, mēs runājam par, nav vispār, bet par to pieredzi, par Karmela ekleziālo kustību. Ja? Un tagad mēs satikamies, varētu būt arī šodien, ja? Ka pirmo reizi tu dzirdēji par to harizmu, ja? Bet domā arī par to, tas nejauši, ka ar to harizmu ir franciskāni, ja? Viņi ir labi, viņi ir konkurence, bet labi, ja, cilvēki. Dominikāni ir daudz iespējas, ja? Kāpēc ar to harizmu, ja? Un ideja ir tā kā, ok, varbūt ir tāpēc, un tas ir atvērts jautājums, ja? Bet ko mēs gribam te darīt? To, ko mēs gribam darīt, ir iet dziļāk šajā harizmā. Šeit, tāpēc, ka mēs te jūtamies labi, mēs runājam par Tevzemē, jā, un man tik ļoti patīk. Jūs nevarat saprast, kā latvieši, jā, mana Tevzemē, jā, Itāļi, tikai tad, kad ir futbols, jā, ir tā kā Itālijā, fratelli, Itālijā, un vispār tā kā Itālija cudīga valsts, jā, un tā tālāk, jā, un man tik ļoti patīk, tāpēc, ka tā jābūt laba sajūta, ka te var dzīvot labi, jā, mana Tevzeme var dzīvot labi. Mēs gribam te dzīvot, mēs to gribam izplēst. Un nopietni es gribu uzaicināt visus, kuri arī nejauši, ja, bet tuvojās, visus. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs ticam, ka mēs varam bagatināt personu sirdis. Ok? Tas ir forši, ja? Tas ir vārens, tā kā mēs ticam, ka mēs varam bagatināt personu sirdis. Ja? Jebkādu.
no cilvēku iekšējās pils, varbūt jau jūs dzirdējat par to iekšējo pili no Svētā Terēzes no Āvilas, ja? Terēze, ja? Kā ir? Dvēseles pils, ja? Ir arī nosauc par iekšējas pils. Uz pasaules ārēju pili, ja? Uz pasauli, uz visiem, ja? Bet... Ko? Nu tad, bet mācīsimies to. Tas ir, kas ir forši no kustības, ir tā kā tāpat katrs ar savu pieredzi, ja, var join, nu tā kā pievienoties, ja. Tāpēc, ka es arī neesmu lasījis visu karmelītu grāmatus, un tas droši ne tūlīt darīšu, jā, tāpēc, ka vajag laiku arī to saprast, ar to tuvoties, jā. Bet soli pa solim, jo katram ir savam iespēja, jā. Bet kāpēc mēs esam šeit? Es bieži to jautāju, jā. Varbūt vajag mainīt jautājumu. Varbūt nē. Ko? Varbūt vietu vajag mainīt. Bet jā, ir ļoti svarīgi saprast arī, kāpēc mēs to darām, ko mēs patiesi gribam, ko mēs visi vēlamies. Vai mēs visi vēlamies vienu un to pašu? Tāpēc, ka dažādi var atnākt par dažādām, Dažādu iemeslu, paldies. Var atnākt, piemēram, tāpēc, ka patīk kompaniju, ja? Tāpēc, ka garšo ēdienu, ja? Tāpēc, ka patīk muziku, ja? Un, jā, tāpēc, ka patīk dzirdēt labus vārdus, ja? Un tas patiesi nav tā kā, ja tu atnāksi tikai tāpēc, ka nenāc nākamreiz. Nē, tas ir labi, tas nav slikti, jā. Bet tas nav tas, ko mēs gribam uzbūvēt. Es paskaidrošu ar piemēru. Bērns, kurš sākā, man patīk, tā kā bērni, man tik patīk iet uz skolu, tādēļ, ka tur ir jauka skolotāja, ja? Daudz bērnu to dara vai spēlēt, es nezinu, hokeju, es nezinu, ko vēl patīk, ja? Bet, un tas nav slikts, ja? Jūs sapratat, ka nav slikts, tāpēc, ka ir sākums, ir stimuls, lai viņš iet uz turini. Bet, ja viņš turpinās, ja, ar šādu loģiku, ja, viņam nebūs tik viegli universitāte, ja? Tā kā mēs runājam par mazi bērni, ja? Un tā kā, bet domājiet par to, ja viņš turpinās tikai ar tādu loģiku, ja? Un tā ir tāpat arī ar mums, ja? Tas var būt stimuls, ja? Tas var būt tas, ko mums ielika šeit, ja? Piemēram, ko tu darīji šodien ar Mēģiju, ja? Tā kā tu teici, atnāc, ja? Jūs satikājies, ja? Labi, es pastāstīsies pēc tām, ja? Jā, ņem. Jā, bez mātīm, jā. Bet es gribu jums pateikt, ka dažiem kustība, jā, es esmu pirmais, jā, kurš tu teica, dažiem kustība ir sajūta, ka tā ir kā evaņģēlija dārgums, jā. Jūs atceraties par tā kā ir, kā ir stāsts, kā ir cilvēks, kurš atrada dārgumu, jā, laukā. Viņš saprata, ka ir vislielākais dārgums, ka viņš dzīvē neatradīs nekādu dārgumu lielāko, ja? Un ko viņš darīja? Jūs atceraties evaņģēļu? Viņš nopirka to laukumu. Pirms tam, ko viņš to darīja, lai nopērtu? Viņa pārdeva visu, ko viņam bija, tāpēc, ka viņam nebija pietiek, lai to... Bet kāpēc viņš to darīja? Tāpēc, ka zināja, tas būs vairāk nekā es varēju, tā kā... Man būs vairāk
man būs tik daudz vairāk, ka, es pārdošu visu, jā, man neinteresē, būs, bet esi trāks, domājiet par to cilvēku, jā, kurš atnāca mājās un teica sievai, ir jāiziet no mājas, mums ir jāpārdod, ja? Ko, tu esi trāks un tā kā. Un tad, kad viņš paskaidroja, ko, sievā droši vien pateica, nē, mēs tur ir augsti un tā kā, bet viņš, tad, kad viņai parādīja to dārgumu, 100% viņa saprata, tāpēc, ka ir visi, domājiet par vislielākais dārgums, par vislielāku dārgumu, ko jūs varat domāt, ja? Un tāda, ko mēs teicām? Pirmkārt, un domājiet par to, ko es darītu, ja es atrastu milzīgu dārgumu, bet nav vispār. Domājiet, kā filmā, Tā kā, pastaigājies pa mežu, un tur es atradu, es nezinu, kas tur varētu būt. Katram ir savu dārgumu, Katram, Bet nav tikai kā, skaistu mašīnu. Jābūt kaut kās nopietni, kā nevari domāt. Un ja jūs varat to domāt, tad domājiet kaut ko bišķim vairāk. Un bišķim vairāk. Un katru reizi bišķim vairāk, Ja ir mašīna, divas mašīnas. Jā. Un vairāk, Un tu saprati, ka tu to varēsi dabūt. Tu to lauku nopirksi, Nav tā kā nožāga, tā kā nav tā kā nozākt, Bet, nopietni, tu ļoti legāli to dabūsi. Bet. Pirmkārt, tev jābūt nauda. Tev jābūt naudai, lai tu lauku nopirktu. Un varbūt jūs jau sapratāt, kā, tas nenozīmē, protams, īstu naudu, Tas nozīmē ieguldīt savu laiku, savu dzīvi, mēs jau to teicam, tikšanās, Ieguldīt visu, varbūt arī nauda, bet nav tikai nauda, bet mums vajadzēs ieguldīt visu, lai varētu nopirkt to lauku. Kad būs pietiek? Tas ir interesants, Un ir jautājums, Un, jābūt naudai. Otrakārt, jānopērk. Tāpēc, ka, protams, tu redzi, bet teici, es pārdevu visu, bet tagad, jānopērk, protams, Tāpēc, ka dažreiz, mums ir sajūta, tagad mums ir jautājums, bet kādu būšu gatavs? Es vēl neesmu gatavs, dod visu, Nē, pārāk daudz, tā kā es neesmu svētais Franciski, kurš, Bet, kad tu zināsi, ka esi gatavs, vienkārši tad, kad sāksi. Vienkārši, tas ir ļoti vienkārši. Piemēram, man patīk piemēri, Lai zinātu, vai vari noskrīt maratonu, kad tu to zināsi. Kad tu to zināsi, varēsi pateikt, labi, esmu gatavs noskriet maratonu, jau pusmaratonu, kā, maratonu ir garš ceļš, vienkārši tev vajag, Sākt to darīt. Sākt skriet, Ja tu neskriesi vismaz vienreiz, tāpēc, ka es varu tagad pateikt. Es varu skriet maratonu. Kāpēc jūs bēties? Es varu, Tiešām? Ir skaidrs, Ir skaidrs. Bet vai tu esi gatavs noskriet maratonu? Vēl nezinu. Varbūt, iesi ārā un tā sāksi skriet un tā. Bet, zini, droši vien nē, Vēl, tas kā nav 100% pārliecināts, un tā. Bet tu, varbūt, tāda, pēc tam jānopērc, un tā, es nopērku, man ir tas lielākais dārgums, bet, tad kāda teica,
no lielas vāras nāk lielā atbildība. Kā ir slāvens teikums, ja? Vai ne? Jūs jau esat dzirdējuši, vai ne? Spiderman. Tu uzvarēji 100 paradīze punkti, ja? Nē, nav Marvel punkti, ja? Bet, tas ir forši, ja? No Spiderman, ja? Bet jūs redzat, no realitātes mēs varam paņemt visu, kas ir labs, ja? No Spiderman. Tagad nedomājiet pārāk daudz par Spiderman, ja? Man liekas, kā nedomā par Spiderman. Bet jā. Un tas vienkārši, jā. Mums ir dārgums, bet mainīsim bišķiņ piemēru. Domājiet par datoru. Paskatiet, lūdzu, Ieva, vari parādīt savu datoru visiem, jā? Skaists dators, ir labs dators, vai ne? Tā? Jā, bet redziet, paldies, liels, Ieva. Tu nezināji, bet tas ir perfekts piemērs, ja? Tā kā, domājiet par to. Tas ir labs dators, bet tagad strādā ar lādētāju, ja? Vai ne? Tur strādā, ja? Ja tu izņemtu to lādētāju, cik ilgi varēs strādāt? Principā viņš vienkārši hibernetizētos, jo viņš skatīs, ka viņam trūkst enerģija. Ok, bet... Viņi ieslēgtu vēl varētu pēc kaut kāds 15 minūtes strādāt. Ok, bet tāpēc, ka ir salauzt. Parasti, datori, var strādāt kādā stundas vismaz, ja? Viņš vārds. Tas ir labs, jā. Jā. Bet vispār, datori var strādāt kādas stundas, jā, varbūt, jā, ir vislabākie. Labākie 5 stundas tāds tošības. 5 stundas, ja? Un strādā, bet kas notika pēc, 4 stundām, ja? Sākā, pidibīb, vajag lādētājs, pidibīb, vajag lādētājs, pidibīb, vajag lādētājs, ja? Ok. Un tā ir tāpat ar mūsu ticību. Tad, kad mums beidzas baterija, mums vajag jāuzladē. Mums ir jāuzladē, tāpēc, ka pēc tā... Un mūsu lādētājs, jā? Nav mūsu lādētājs, bet mūsu enerģija, jā? Elektrībās, kā nosauc preļa? Kontakts, jā? Mūsu kontakts ir Jēzu, jā, mēs lādējam viņā, ja? Mēs varam lādēt mūsu ticību viņā. Un tad, kad es saprotu, ja, domājiet par sevi, ja, nedomājiet vispār, ja, neinteresēt diskutēt par, mēs neesam rārzi, ja, ar visu respektu par rārzi, ja, bet te nebūs eksāmeni, ja, nebūs, tā kā, tev jāpateis visu par morālu teoloģiju un tā tālāk, jā. Bet ir svarīgs, ka jūs domājat par sevi, par savu dzīvi, jā. Un tad, kad es saprotu, ka manas baterijās vajag uzladēt, to sauc par jaunu sākumu, un sākums ir Kristus, jūs atceraties, alfa, es esmu alfa, jā. Viņš ir sākums, viņš ir ja. Un viņš grib, lai es to atzītu, tāpēc, ka tas ir tās visiem, ja. Tā ir visiem, ja. Un tāpat svētie to darīja, svētie saprata, ja. Ko viņi saprata? Nav visi ir ģeniāli, nav tikai, vislabāki teologi, jā, bet arī ļoti vienkārši cilvēki ir svēti. Tāpēc, ko viņi saprata? Saprata, ka nav tikai mīli savu tuvinieku, jā, un tas ir likums, bet viņi saprata, ka ir jādod savu cilvēcību Dievam, lai viņš to darītu, ok? Caur mani, ok? Caur mani, tāpēc, ka enerģija no viņa.
no viņa. Un jau ir daudz, tāpēc, ka nav tik vienkārši saprast, un arī nav daudz iespēja, un tā ir labs, un tā ir tāpēc, ka arī ir labs, ir kustība, ja? Tāpēc, ka ir iespējas par to domāt, ja? Tāpēc, ka biežāk ir tā kā, mēs neatceramies, mēs nesapratam, kā mūsu baterija ir tā kā, vajag lādēt, lāde mani, ok? Un tas ir jau labi, ja? Atzīt, ka manas baterijas vajag uzladēt, jau ir daudz. Bet vai tu domā arī par pārējiem? Par tavi draugi, par tavu darba kolēģiem, par tavi klases biedri, par tavi skolotāju, par cilvēkiem, kuri ir ar tevi autobusā. Vai tu domā kādreiz, ka arī viņu baterijas vajag uzladēt, ja? Tu domā par visiem pazīstamajiem cilvēkiem, ja? Kuri ir zaudējuši ticību. Man sap. Tad, kad es dzirdēju, ka man bija draugi, tā kā Itālijā tas man nekad ir noticis tik tā kā brutāli, ja? Kā pēc 2 mēnešiem, ja? Cilvēks, kurš, jā, arī pārliecināts, ja? Sāka universitāti un tā tālāk, jā, pēc kādiem mēnešiem, jā. Nē, man vairs neinteresē visa, come on. Mani draugi, es nerunāju par, vispār, jā, domāju par savi draugi, jā. Un, jā, viņu baterijās beidzas vai varbūt ir tuvu beigam, jā. Un varbūt es varu būt daļa no lādētāja, jā. Tā ir tāpēc, ka es neteicu, ka Jēzus ir lādētājs, jā. Tāpēc, ka, caur starp datoru un kontaktu ir lādētājs, jā. Un varbūt es varu būt tas lādētājs. Varbūt man ir iespēja, lai būtu lādētājs. Wow! Kā teica Spiderman? Lūdzu. Kā bija no lielas varas? Nāk liela atbildība. Jā. No lielas varas. Jā. Tādu mēs redzējam, ceļš, ko mēs esam darījuši. Jā. Tā kā pirmkārt jābūt nauda, pēc tam jānopērk. Un pēc tam no lielas varas nāk liela atbildība, jā. Ok. Tagad ir bišķiņ skaidrāk ar tu piederību, jā. Tāpēc, ka mums kas ir kustība, jā. Un kāpēc to vajadzētu, jā. Bet, jā, mēs runājam, jā, ka mēs teicam, mēs gribam uzbūvēt, jā, kā bija uzbūvēt tev zemi, jā, mēs gribam uzbūvēt kustību. Kāpēc uzbūvēt? Tagad jūs zināsiet, jā. Piemērs, ok. Domājiet, jā, viduslaiki, jā. Domājiet, jā. Esam viduslaiki, jā. Ejam pa ceļu, jā. Un redzam cilvēku. Redzam darbnieku, jā. Kurš strādā, jā, kurš grieza, cērt akmeņus, jā, tā kā, domājiet, jā, viduslaiki. Ko tu dari? Ko tu dari tur? Pagāj. Neredzi, ko es daru ar akmeņiem, ja? Esmu noguris, man jāstrādā. Akmeņi ir jācert.
Akmeņi ir jācer, man jāstrādā visu dienu, jā? Man vairs nav spēks. Es nevaru elpot, es vairs neesmu cilvēks. Gribēju traucēt. Turpini strādāt. Ejam tālāk. Vēl redzam citu cilvēku, jā? Vēl. Bet varbūt, nav smaidīgs, bet, vismaz elegantāk, jā, nekā. Šitais ir stiprs cilvēks. Ko tu tur dari? Neredzi. Es strādāju ar akmeņiem. Tāpēc, ka vajag manai ģimenei, ja? Vajag maniem bērniem, lai nopērtu ēdienu, ja? Forši. Turpini, forši. Ejam tālāk. 3. darbinieks, ja? Un viņš tāpat strādā. Bet ar 100 reizes enerģiju nekā pirmais un arī varbūt vairāk nekā otrais. Ja? Un strādā ar enerģiju, un kas ir dīvains, ka viņš smaida. Viņš strādā ar enerģiju, un viņš smaida. Un tu domā, ka viņi tur ir. Vai varbūt. Ko tu tur dari? Un viņš smaidīgs. Tev teiks, es uzbūvēju katedrāli. Es uzbūvēju katedrāli, ja? Jūs redzat? Ir skaidrs, ka saprast to atšķirību, ja? Ok, tas ir stāsts, ja? Bet tas var būt, ja? Tas mēs varam būt, ja? Un, lai tas būtu skaidrs, ja? Tāpēc, ka mēs esam life coaching un tā modernā lietas, ja? Mēs iesim dziļāk. Mēs būsim stiprāki, labāki, skaistāki. Un tā, par ko mēs runājam, nav tikai attieksme pret darbu, ja? Ok, mums ir liels un godīgs uzdevums uzbūvēt katedrāli, ja? No tā, ko mēs darām, ir atkarīgs vairāk nekā domājam. Tas ir, ko es gribēju pateikt, ja? Tā kā nav tikai akniekļi, ja? Tev ir jāsmaidā darbā, ja? Arī, nē. Vajag saprast, ko tu dari. Un saprast arī, ka atkarīgs vairāk nekā no mūsu darba. Atkarīgs vairāk nekā domājam. Mums ir jāsaprot, ka tad, kad es daru ļaunu visiem. Ja? Nav tikai man, nav tikai cilvēkam, bet visiem kaut kādā veidā. Ja? Un tāpat arī tad, kad daru labu. Ja? Arī ir grūti to darīt. Ja? Tāpēc, ka daudz reizes ir tā kā nebūtu vienkāršāk, ja es darīt mazu ļaunu. Tas nav ļauns, tas ir, tas nav grēks, jā. Es varētu to darīt, tas būtu ļoti vienkāršāk, un man jāstrādā, man jāuztaisa nodarbība, man jāgaidā tam cilvēkam, kurš vēl, jārunās, jā. Bet arī, ja ir grūti, jā, tas ir vērts. Tāpēc, ka ne tikai daru labu man, ne tikai daru labu cilvēkam, bet daru labu visiem. Visiem, kur ir apkārt tuvnieki un arī netuvnieki. Lāde mani, jūs redzējat? Es runāju par patiesam lietām, ja? Ok. Un tāpat, tāpat kā slikti ir, mēs izmantojam katedrāli, darbinieku metaforu, ja? Un tāpat, kā slikti sakārtot akmeņus viens uz otru, ja? Tad, kad es daru ļaunu, ja? Ja es ieliku, ja es būtu pirmais darbinieks, vai ja es būtu otrais, ja es būtu trešais darbinieks, ja? Un man vienalga, kā es ielikšu akmeņi viens uz otru, ja?
Un man vienalga, bet saprastu to, kā ar prāts, bet cilvēki ieies tajā katedrāli. Ir jāsakārtot, un domājot par to, mums ir arī milzīga iespēja, ja? Tāpēc, kā, domājot arī par to, tāpēc, ka es teicu, nav tikai attīkmes pret darbu, bet mums jāmainā, ka mēs skatāmies uz realitāti, ja? Arī Greksudze, ja? Tu domā, ka, ja, vēl metafora, ja, ir iespēja, ja, Dievs mums dod iespēju, ja. Es redzēju, kā tas akmens nestrādās. Tad, kad cilvēki ies katedrāle, viss nokritīs uz viņiem, ja. Tev ir iespēja sakārtot to, ja. Tas ir, tā ir, Greksudze ir tā iespēja, ka Dievs mums dod, lai sakārtotu mūsu dzīves akmeņus, ja. Tas vienkārši, ja. Un tagad ir jautājums, ja. Bet kāds darbinieks esi tu? Tāds, kur šodien bija vēlreiz jāklausās lietas, vai tāds, kur, ja, kur, man jāiet uz turini, tur ir tīkšanas, jā, tik augsti ārnu, šodien nē. Vai tu esi tāds, kurš saprata, ka šodien viņam bija iespēja no jauna ieradzīt un aplūkot katedrāles skices? Ka šodien bija iespēja aplūkot katedrāles skices? Ja? Domāju par to. Darbinieki, mēs gribam, un tā ir tāpēc, ka šodien tīšanas bija skaidrāk, ja? Komunija nozīmē uzbūvēt katedrāli. Labi. Tā. Tāpēc, ka mēs ne tikai runājam par lietām, ja, mēs to teicam, ja, mums ir ceļš, mums nav semināri, mums neinteresē muļķības. Mēs esam nopietni, jauki, bet forši cilvēki, ja. Un mums būs jautājumi. Tāpēc, ka nākamnedēļ mums būs padziļināšana, bet pēc 2 nedēļām, ja, mums būs dalīšanas, ja, un nozīmē, ka mēs par to runāsim, ja, un sāksiet domāt jūsu, ikdienas dzīvi, ja, būs 3 jautājumi, ja. Pirmais, mani draugi, vai es viņus izvēlos? Vai mani draugi es izvēlos? Varbūt, ja tev šķiet, ja tu man nepatīk, tu nebūsi mans draugs. Ja? Bet arī ar tiem, kuri tu tagad esi. Arī sākumā tas bija, ka tu izvēlējies, ja? Tu gāji veikalā, tas draugs. Un arī tāpat, mani radinieki, mani tuvinieki, vai es viņus izvēlos, ja? Un tas ir par kompaniju, ja? Otrais jautājums. Kā iet ar manu bateriju? Ko? Paldies. Kā iet ar draugu baterijām? Ja? Vēl otrais jautājums par baterijām, ja? Un trešā daļa man patīk arī vairāk. Vai jūs jūtos atbildīgs par draugu baterijām, par draugu ticību? Un trešais jautājums. Ko tu būvē? Un kāds darbinieks varētu arī jautāt. Un
Kā tu to būvē? Pareizi. Ok. Skaidrs? Vienkārši.